Sveicu jūs 2028. gada vasaras svētkos. Vasaras svētki vēl nav bijuši šogad. Ziemassvētki arī vēl nē. Tas vēl ir priekšā mums. Jā, vasaras svētki ir svētā gara svētki, kā to Kristīgā baznīca atzīmē, pieminot tos brīnišķīgos notikumus pēc Jēzus augšām celšanās un pēc viņa debes braukšanas. Jūdu tautai, Dieva izredzētai tautai, bija 3 svētki, kas bija Dieva nolikti, kurus viņi atzīmēja un svinēja, un tie bija svētki Pesahs, Šavuot un Sukot. Pirmie svētki, šis Pesahs bija, kad viņi svinēja atbrīvošanu no verdzības, iziešanu no Ēģiptes. Un šajos svētkos Kristīgā baznīca svin lieldienas, kā mēs visi zinām, Kristus augšām celšanos svētkus, atbrīvošanu no grēka varas, kad mēs esam Kristu izglābti un viņa asinīs esam atpirkti no grēka verdzības. Un tad otrs šie svētki Šavuot, kur bija Dieva likuma saņemšana, kad Dievs deva savus baušļus Sinai kalnā, kad bija pērkons, kad bija kalns kūpēja, kad bija skaņa no debesīm, un tauta saņēma šos baušļus, ko Dievs caur Mozu deva Izraēla tautai. Un šie baušļi, šie 10 baušļi, kas joprojām līdz mūsu dienām mēs lasām, mēs viņus kaut kur atzīmējam, par viņiem domājam, mācām viņus, un cauri laikiem tie ir pastāvējuši ne tikai jūdu tautā, bet visās tautās. Un šajos Šavuot svētkos Kristīgā baznīca svin vasaras svētkus. Vasaras svētkus, kad Dieva likums vairs netiek rakstīts uz akmens plāksnēm, bet Dieva likums tiek rakstīts uz mūsu sirds plāksnēm. Caur Dievu svēto garu viņš savus baušļus ieraksta mūsu sirdīs. Un tad 3. svētki ir Sukot svētki, kur viņi svinēja būdeņu svētkus, jeb to pieminot laiku, ko viņi dzīvoja tuksnesī, un tie ir svētki, ko mēs kā Kristīgā baznīca svinam, kā pļaujas, kā ražas, kā pateicības svētkus Dievam par to, kad viņš mūs ir vadījis un svētījis. Un šodien mēs esam šajos vidējos svētkos no 3, esam šajos vasaras svētkos, jeb Šavuot pēc jūdu svētku tradīcijas, un apraksts par šiem svētkiem es lasīju, jau ir jaunā derībā, apstuļu darbu 2. nodaļā. Vasaras svētku diena. Tur ir rakstīts, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Tātad viņi bija atnākuši svinēt šos Šavuot svētkus, Dievu likumu saņemšanas svētkus, kad bauslība tika piepildīta, tātad ļaudis visi plūd uz Jeruzalem, uz templi, tur bija, kā jau svētkos parasti cilvēki daudz, un arī mācekļi bija sapulcējušies vienā vietā. Interesanti, ka Dieva vārds neparāda, kas tā konkrēti ir par vietu, kurā vietā viņi bija sapulcējušies. Bet saprotams, no turpmākiem notikumiem un no turpmākā apraksta var saprast, ka tas bija vai nu kaut kur kādā no tempļa ēkas kādām vietām, vai nu kaut kur turpat netālu pie tempļa. Jo kur gan ļaudis visi bija šajos svētkos, viņi jau pulsējās templī. Un tur ir rakstīts, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Kad mēs atšķiram veco derību, tur, kur Dievs iedibina šos svētkus, 3. Mūzes grāmatā mēs varam lasīt, kur Dievs saka par šiem Šavuot svētkiem. Viņš saka, šie ir tā kunga noliktie svētki, svētās sapulces, kurās jums jātiek sasauktiem kopā savos svētku laikos. Un šie svētki ir jāskaita kā 7 sabati, jeb 7 nedēļas līdz dienai, un tad pēc šīs 7 x 7, 49 dienām, 50. dienā, tad viņš saka, tad pienesiet tam kungam jaunu ēdamo upuri. 50. dienā, no tā arī vasaras svētki, kā Pentekostas svētki, 50. diena pēc lieldienām, kā mēs svinam, kā Kristīgā baznīca. Un kas tad notika? Kas tad notika šajos svētkos? Pārdabīgas zīmes. Vecā derībā mēs lasām 2. Mūzes grāmatā, kur 19. nodaļā, es gribu izlasīt no 16. līdz 20. pantam. Kur Dievs bija sacījis 3 dienas gatavojieties, šķīstieties, sagatavojieties tam brīdim, kad
es nonākšu uz kalnu, uz Sinai kalnu, kad jūs saņemsiet Dieva likumus. Un tad, kad šī 3. diena bija pienākusi, kad tauta bija šķīstījusies, bija gatavojusies šiem svētkiem, tad bija pērkons un zibeņi un biezs smākons virs kalna un varen stipra bazūnas skaņa, tik stipra, ka visa tauta, kas bija nometnē, izbijās. Un viss Sinai kalns kūpēja, jo tas kungs nonāca uz to ugunī. Un dūmi cēlās augšup tā kā cepļu dūmi. Un bazūnas skaņa pieņēmās spēkā. Tā apraksta vecā derība šos svētkus tajā laikā, kad Mūzes un izredzētā tauta bija pie Sinai kalna. Un tad, kad mēs atšķiram jauno derību un lasām šos apustuļu darbu grāmatu, tad tur no 2. nodaļā, no 2. līdz 4. pantam mēs lasām, un piepēš no debesīm nāca rūkoņa, kā stiprs vējš pūst un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņam parādījās kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un viss tika piepildīti ar svēto garu. Vai jūs redzat šo līdzību starp vieniem svētkiem un starp otriem, cik līdzīgas izpausmes, ārējās izpausmes ir šajos svētkos? Un tad šajos svētkos bija apustuļi, Jēzus mācekļi. Un ko viņi darīja? Viņi faktiski pirmo reizi sludināja par Dievu darbiem, par Kristus augšām celšanos, publiski sludināja pirmo reizi. Līdz tam viņi tā kā bija sevi nobijušies, sarāvušies, nezināja, kā klusumā to visu parādīt, kā izpaust ļaudīm savu ticību, kam viņi ticēja, ko viņi bija piedzīvojuši, viņi bija augšām celšo Kristu redzējuši, bet kā to pastāstīt, cilvēki nesapratīs. Bet šajos vasaras svētkos viņi tika piepildīti ar to garu, spēka, mīlestības, savaldības, bet Dieva brīnišķīgās varenības un godības spēku. Un pirmo reizi viņi varēja publiski sludināt, un vēl vairāk. Dievs deva viņiem arī spēju tajā brīdī sludināt tajās valodās, jeb tajā valodā, kā tie, kas klausījās, to varēja saprast. Iedomājieties, tad, kad mēs atrodamies starp neticīgiem, liekas, ko es viņam varu sacīt par Dievu, par Kristu, par pestītāju. Tad, kad svētais gars nāk par mums, tad viņš dod to valodu. Bieži šodien ļaudis meklē kādas varbūt neizprotams valodas, bet Dievs dod valodu, kurā tas cilvēks var saprast tevi, kurā Dievu gods tiek pagodināts, kur tu vari runāt tajā valodā, kā cilvēks to saprot, viņa ausīm, viņa prātam, viņa sirdī, dvēselē, saprotamā valodā. Un jau vecā derībā, Joēla grāmatā, mēs lasām šo pravietojumu, kurš tika piepildīts vasaras svētkos, kur pravietis Joēls saka, viņš saka, tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēli un meitas pasludinās nākamās lietas. Jūs vecāji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Es parādīšu brīnumu zīmes pie debesīm un virs zemes. Asinis, uguni, dūmus, mākoņus, saule pārvērtīsies tumsībā. Bet tad viņš saka, tad notiks tā, ka izglābs sevi ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu. Jo Kristu ir glābšana. Jo Cijānas kalnā un Jeruzalemē būs glābšana. Tā saka tas kungs. Un kas tad notika šajā dienā Jeruzalemē? Apustuļu darbos mēs lasām, kur Pēters viņam sacīja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Dieva gars ir tas, kas atver sirds. Atver sirds, jo tur mēs lasām, kas viņa vārdus uzņēma. Tos kristīja, un tādā dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseli. Izveidojās pirmā Kristus draudzes kopiena, kur mēs lasām tālāk jau apustuļu darbu šās 2. nodaļas 44. pantā, kur visi ticīgie turējās kopā un visi tiem bija kopīgs. Viņi nāca viens pie otra, nāca kopībā stāstot gan par saviem priekiem, gan par savām bēdām, vai šodien mēs esam draudzē tajā kopībā, kur mēs varam būt, kur mūs saprot, kur mūs dzird un kur mēs gribam būt, kur mēs gribam pastāstīt. Pastāstīt to, kā mums iet mūsu ticības ceļā, vienkārši mūsu dzīves gaitās, kur mūs uzklausa un kur mūs saprot. Vasaras svētki ir tie, kas iezīmē šo radītāja pestīšanas plānu cilvēcei. To pestīšanu, ko Ādams, pārkāpjot radītāju pavēli, zaudēja. Zaudēja šo Dieva glābjošo žēlstības pilno
viņa plāna piepildījumu, bet Kristū šis plāns tiek atjaunots. Dievs radīja pasauli mīlestībā un mīlestībai pret mīlestībai. Un tad, kad šī pasaule noraidīja Dievu mīlestību, tad Dievs savā mīlestībā dāvāja šai pasaulē pats sevi, savu dēlu. Un tad, kad pasaule arī šo Dievu piesita krustā, tad Dievs sūta pasaulē savu svēto garu. Trīsvienīgais Dievs 3 reizes atklājās šajā pasaulē. Vispirms nākot jau kontaktā ar savu radīto cilvēku un runājot, kurš novēršās no viņa. Tad viņš sūta savu dēlu pasaulē. Un kad ļaudis arī no tā novēršās, tad viņš sūta savu svēto garu atzimšanai un mūžīgai dzīvei. Tiem, kas nenovēršās, kas pieņem, kas izvēlās pieņemt šo Dievu mīlestību un atbildēt šai dievišķai mīlestībai. Kādēļ cilvēks saņēma šo nenovērtējumu, neizsakāmi dārgo Dievu dāvanu? Kādēļ ļaudis saņem svēto garu? Tad, kad mēs runājam ticīgo kopienās, mēs dzirdam, lai stiprinātos ticību. Jā, arī lai stiprinātos ticību. Bet vēl vairāk, lai mēs sludinātu evaņģēliju, lai mēs radītāju nodomu un plānu izplatītu šajā pasaulē. Ne tāpēc, lai es viens pats kļūtu stiprs un vēl stiprāks un pavisam stiprs, bet tādēļ, lai tas stiprums, ko Dievs manī dod, lai viņš varētu izplūst no manis. Lai viņš varētu darīt Dieva darbu šajā pasaulē. Dieva svētais gars ir dāvana, kuru debesu Tēvs dod saviem bērniem, lai viņi radītu jaunus bērnus, lai Dieva valstība paplašinātos, Dieva valstības robežas, lai vairotos Dieva tauta. Un kāda tad ir šī dāvana? Kā saņem šo svētā gara dāvanu? Dieva vārds atklāja. Dieva vārds saka, 1. vēstulē korintiešiem, kur Pāvils raksta Korintas draudzei 12. nodaļas 3. pantā, viņš saka, neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā vien svētajā garā. Mēs katrs varam pateikt, kungs ir Jēzus. Bet vai tas, ko mēs pateiksim, būs mūsu patiesība? Ja tie būs tikai vārdi, kur izskan tāpat kā daudz citi vārdi mūsu ikdienā, kuriem nav seguma. Mēs pasakām, jā, es būšu, es ieradīšos un darīšu, un tad pēc tam, kad mums atgādina, tu jau man neatgādināji, un kas, ka es tev tur solīju, ka es būšu. Jā, vārdi. Un tieši tāpat tās kungs ir Jēzus. Mēs varam viegli izteikt. Bet vai Jēzus ir kungs tavā dzīvē? Un ja viņš ir kungs, tad tu nevari nedarīt to, ko viņš saka. Vai viņš ir kungs? Un tādēļ Dieva vārds saka, neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā vien svētajā garā. Tikai tad, kad es esmu piepildīts, kad manī ir svētais gars, es varu sacīt, viņš ir mans kungs. Es viņam paklausīšu, lai kas arī notiktu, lai kāda arī apstākļi nāktu, lai cik arī varbūt dzīvē nenāktu pārbaudījumi, kārdinājumi. Kungs ir Jēzus, un es kalpoju viņam. Viņš ir mans kungs. Un tad mēs varam sacīt, bet kā saņemt šo svēto garu? Un Pēters jau iedeva šo formulu. Pēters jau tad vasaras svētkos pirms 2000 gadiem sacīja, kad ļaudis teica, ko mums tagad darīt, kā rīkoties. Un mēs lasām apstuļu darbu 2. nodaļas 38. pantā, kur Pēters saka, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties, ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Un vēl vairāk, Pēters saka tālāk, jo šis solījums ir dots jums, tiem ļaudīm pirms 2000 gadiem, un jūsu bērniem, un tiem, kas vēl dzims no viņiem, visam turpmākajām paaudzēm, un visiem, kas vēl ir tālu no tā kunga, jo tas kungs, mūsu Dievs, viņus ieaicinās. Šis solījums, atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties Jēzus vārdā, lai jūs saņemtu grēku piedošanu un svētā gara dāvanu. Lūk, šis solījums arī šodien viņš skan pasaulē. Un kā lietot šo dāvanu? Turpat vēstulē korintiešiem Pāvils arī saka, ka ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Dievs dod šo dāvanu, lai tu nestu svētību. Ne tāpēc, lai tu viens pats paliktu aizvien piepildītāks un sēdētu savā istabā tik ļoti piepildīts, ka vairs netikt ārā pa durvīm kādreiz no tās istabas.
bet lai tu dalītos ar to, lai nestu svētību šī dāvana tiek dota. Lai kāds varētu atgriezties pie tā kunga, ka tu vari savu liecību stāstīt, un Dievs dos tos pareizos īstos vārdus, jo viņa gars ir tas, kas tevī darbojas, ja tu viņam ļauj sevī darboties. Ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Un šajā vietā, cik skumji ir, ka visbiežāk daudz ticīgie apmaldās. Viņi cīnās, viņi lūdz, viņi ilgojās. Un, ziniet, ne tik daudz pēc paša šīs svētā gara dāvanas, cik es gribētu teikt pēc šīs dāvanas iesaiņojuma. Jūs ziniet, tad, kad mēs saņemam dāvanu, reizēm tas iesaiņojums ir tik brīnišķīgs, ka pat negribās viņu vaļā vērt. Bet dāvana ir dota ne iesaiņojuma dēļ, bet tādēļ, ka tev ir dāvana, kur tu vari lietot. Un tā arī Dievs sūta šo dāvanu. Tur nāk iesaiņojums, tur ir skaņa, tur ir ugunīgas mēlis, tur ir pašam kādas izmainītas mēlis. Un kristīgie, ticīgie bieži gaida, tad, kad es varēšu citās mēlēs runāt, tad, kad būs kaut kāds notikums, sajūtas, pieskārieni, vēl kaut kas emocijas, tad man būs šī dāvana. Mīļie, mēs varam tiekties pēc šī iepakojuma un nesaņemt dāvanu. Ja mūsu ilgas nebūs pēc dāvanas, jo dāvana, Dieva gars ir miers un prieks svētajā garā. Pārējais ir izpausums, pārējais ir iepakojums, apkārt ap to. Pārdomāsim vēlreiz šo vasaras svētku notikumu. Pirmais bija tas, ka bija skaņa no debesīm, uguns liesmu mēls uz apustuļiem, runāšana viņiem pašiem vēl nezināmā valodā nesaprotamā. Bet otra lieta, tas, kas sekoja šim iesaiņojumam, bija neticīgo jūdu atgriešanās. 3000 ļaudis atgriezās, viņi nožēloja grēkus, izveidojās kristīgo kopienu. Šī bija patiesā dāvana, ne iesaiņojums, bet dāvana. Kas mums ir Dieva dāvana un kas ir šis dāvanas iesaiņojums? Ārēji redzamie brīnumi vai iekšienē izmainītais cilvēks? Ko šis vārds mums šodien māca? Pirmā vēstulē korintiešiem Pāvils saka, jūs esat Kristus miesa, un katrs pats par sevi locekļi. Un tad viņš runā par šīm dāvanām. Dažas Dievs draudzē iecēlis par apstuļiem, par praviešiem, par mācītājiem, devis spēkus brīnums darīt, dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt, runāt dažādās mēlēs. Tad, kad Dieva gars tevī ienāk, viņš tev atraisa to spēju, kura varbūt tevī pat nav bijusi pirms tam. Un tu vari nest svētību. Palūkojies apakaļ savā ticības ceļā, cik tu esi nesis svētību ar to, ko tu esi no Dieva saņēmis. Pāvils saka, dzenēties pēc vislielākajām dāvanām. Kādēļ? Ne tāpēc, lai tu pats kļūtu tik varens un ticīgs, bet tāpēc, lai tu varētu nest evaņģēliju vēsti šajā pasaulē, kurai ir nepieciešams, kuram ir vajadzīga šī Dieva gara izpausme, Dieva gara apliecinājums. Ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Un svētais gars nāca vasaras svētkos par apustuļiem, lai viņi nestu svētību. Lai Kristus draudze izaugtu un pārņemtu pasauli un piepildītu. Šodien, cik mēs skaitām kristīgās draudzes, miljardos ir pasaulē. Lai nestu svētību. Pāvils raksta tālāk. Viņš saka, kad no mums pēc piešķirtās žēlstības ir dažādas dāvanas, tad, ja tās ir šīs dāvanas, un tu vari sev uzskaitīt un saprast un ieraudzīt, Dievs, tu man esi devis šo svētā gara dāvanu, ar kuru es varu nest svētību kādam. Vai tā ir mīlestība, vai tā ir pacietība, vai tā ir pazemība, vai tas ir varbūt citu pieņemšana, tos, kurus es pirms tam nevarēju pieņemt. Ej un kalpo šo dāvanu tam kungam, pagodini viņu vārdu. Jo svētā gara dāvana ir tā, kas audzē mūsos svētā gara augli. Svētā gara augli, kuru Dievs audzē savu bērnu sirdīs, viņu apziņā, prātos un viņu dzīvēs. Mēs zinām, šis auglis ir aprakstīts vēstulē Galatiešiem 5. nodaļas 22. pantā. Mīlestība,
prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība, vai mūsos aug šis auglis. Šodien Dieva vārds mums no jauna atgādina. Viņš saka, ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs Tēvs no debesīm dos jums savu svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Lūdziet pēc svētā gara, lai Dievs dod šo garu. Ne tāpēc, lai mēs varētu vienkārši kaut kā sevi izpaust, bet tāpēc, lai nestu svētību. Un tad Pāvils arī brīdina. Viņš saka, neapbēdiniet Dievu svēto garu, jo jūs ar to esat apzīmogoti. Ar šo Dievu garu jūs esat apzīmogoti savai atpestīšanas dienai. Dievs savu svēto garu dāvā visiem ticīgajiem, jo neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus kā tikai svētajā garā. Un tad, ja tu dzīvo pēc Dieva prāta, gribas, ja tu centies to saprast un darīt viņa gribu, un dzīvot un staigāt tajā, ko Kristus ir sacījis, tad viņš ir tavs kungs, un neviens nevar citādāk sacīt, Jēzus ir kungs, ja tevī nav svētais gars. Tādēļ Dieva vārds saka, neapbēdini viņu, lieto viņa dāvanas, lai nesu svētību, kop un audzē sevī svētā gara augli. Un tad vēstulē Efeziešiem Pāvils saka, tad, ja mēs tie būsim, kas pildam Kristus gribu, kas cenšamies, kas ilgojamies un kas saņemam to, ko Dievs dod, pēc viņa nav jāplēšās, nav jācīnās, nav jāizrauj no Dieva viņš nekādā veidā, jo viņš saka, es dodu bagātīgi. Jēzus nāca starp mācekļiem un teica, ņemiet svēto garu, te viņš ir, ņemiet. Un to viņš šodien saka katram, kas viņu meklē un patiesībā viņu pielūdz. Un tad, ja mēs to meklēsim, pēc tā centīsimies, pēc Dieva tuvuma, pēc viņa svētā gara piepildījuma savās sirdīs un savās dzīvēs, lai varētu nest svētību, lai varētu Dievu prātu darīt, tad vēstulē Efeziešiem Pāvils saka, ja mēs patiesi būdam mīlestībā, visās lietās mēs pieaugsim viņā. Mēs vēl vairāk saņemsim gan Dievu svēto garu, gan vēl vairāk audzēsim vēl sulīgāku un kuplāku šo Dieva svētā gara augli savās dvēselēs, kas mūžībā mums dos neaprakstāmu godību un bagātību. Amen.